Labrīt Latvijā! Sākam 1. februārī jauno challenge, un tas notiks visu mēnesi. Un tas challenge būs par, to parādīšu, ko es jau esmu ielicis te postā, par to, kādā veidā mēs zīmējam sejas. Un lai vai tas dotajā brīdī jums izskatās neiespējami, ka jūs to varētu kādreiz darīt, man tas arī likās neiespējami priekš manis, bet šie ir mani vispār, jebkad dzīvē radītie pirmie šāda veida zīmējumi. Un to mēs sākam ar šo. Tas ir šodien un arī nākamajām dienām treniņa uzdevums. Un šeit, tur, kur ir announcements, tur es esmu iepinojusi to video. Es jau 20. vai kurā 6. vai kurā septembrī 2020. gadā esmu to uzņēmusi. Tā kā daži no jums jau to izdarījāt, bet arī es iedrošinu, lai jūs vēl to darāt. Es to arī turpinu darīt, un kāpēc tas ir svarīgi? Jo vairāk mēs labāk izjūtam krāsas, kā no melnas uz baltu, mēs nonākam un tos visus vidējos toņus. Un darot šo darbu, apmēram iedomājieties, ka 5 tādi tā kā kubiciņi šeit būtu no starp tiem 5 vai 7 vai 9, mēs mēģinām pāriet no šī uz šo toni vai no šī uz to. Un kas vēl notiek? Kāpēc šie ir tik vienkārši un viņi būs viegli un patīkami jums darīt, un es jums vienkārši to apsolu, ka tas būs vienkārši un viegli, ka šie ir darīti nevis ar zīmēšanas tehniku, bet ar pludināšanas tehniku. Un tas ir tas, ko mēs darām, par ko vispār viss šis kurs ir nevis par zīmēšanu vai pareiziem dažādiem likumiem, bet tas ir par to, ka mēs darām to, kas saucās mixed media, jeb jaukto materiālu tehnika. Kā mēs vispirms uzzīmējam un tad izpludinam ar ūdeni. Un tas ir tas, kā angliski saka, fun part. Tas ir tas interesantākais un aizraujošākais, ko mēs varam darīt. Un es jau minēju, un arī daudz no jums teicāt, ka jums nav šis zīmolītis. Ja jūs gribat, es varu iedot linku, bet es jau esmu arī tajā video rādījis, pašā pirmajā video, ka tas ir saucās Stabilo All. Un viņš ir, kāpēc tik ļoti foršs, kā jau es teicu, materiāliem ir nozīme. Protams, var darīt ar jebkuru, un arī tad, kad ar šiem te mēs iemācīsimies darīt ar šo te, tad pēc tam šo te pašu mēs darīsim ar sejas krāsas, ar brūnajiem vai rozā un tam līdzīgi, ar visu kaut ko citu mēs varam darīt tad, kad pēc tam mēs esam melnbaltā iemācījušās pludināt, tad mēs pēc tam varam lietot, kur man te bija, kur es mēģināju, sameklēšu savu blociņu, es salikusi te rindiņā, ko es visu jums gribu rādīt, bet tas blociņš ir šeit. Un pēc tam var ar jebko citu, piemēram, es pamēģināju ar šo te, ar šiem te arī tas. Pēc tam, arī īstenībā šī reizē, ja jums nav tas Stabilo All, ja tas nav pieejams, tad ar jebkuru zīmoli, ar kuru jūs pēc tam varat ar otiņu izplūdināt. Tie varbūt ir dažādi šie te, kā viņš ir, sketch and wash, tāds, var teikt, skicē un mazgā tāds zīmols. Tas ir tā kā parastais zīmols, bet arī viņš ūdenī šķīst. Šis arī ir tāds grafīts, tas ir lira, un arī viņš šķīst ūdenī. Un viņi visi ir ūdenī šķīstoši, viņus visus var šķīdināt un plūdināt. Un pēc tam, kad iemācamies ar tiem melnajiem, pēc tam mēs varam arī pat to pašu darīt ar šiem, ar jebko, kas šķīst ūdenī. Pēc tam, var teikt, ir tikai izdomas robežas.
principā ar visiem, ar ūdens krāsu, ar tintes krāsu, ar visu, ar akvareli, ar gošu, ar jebko jūs varat to pēc tam pielietot, šo sajūtu jūs iegūsiet šeit, un pēc tam ar jebko jūs varat zīmēt, un jūs varēsiet, un jums sanāks, un es vienkārši zinu to. Es zinu pati, ka man likās ārkārtīgi sarežģīti, un es nekad mūžā to nevarēšu darīt, bet izrādās, ka ar šo te tehniku tas ir 5 minūšu jautājums, un to mēs arī tāpēc darīsim, lai jums tas paliktu vienkārši. Un kāpēc vēl šī jaukto materiālu tehnika ir ļoti forša? Tāpēc, ka ja mēs viņu pēc tam vēl apstrādājam, mēs ar poskapeni, vai arī šis ir arī stabilola, bet baltais zīmols, vai jebkuru citu balto mēs varam uzlikt priekš highlights. Highlights ir tas, un vēl būtu labi, ja jūs izprintētu, es jums arī kursu lapā ieliku šīs te, tas būs tā kā tādi špikerīši, pēc kā skatīties. Tas ir tas, ko es skatījos, un pēc kā es strādāju, internetā es atradu tādus špikerīšus, un ir arī vēl citi, tur ir tas tā loda un acs, un var teikt, pēc tam mēs to seju saliksim kopā, kad mēs atsevišķi tās sejas daļas būsim uzzīmējušas. Un, jā, ko es vēl gribēju teikt, uz kāda papīra, uz akvareļu papīra, vai šis blociņš ir man uz jaukto, bet kā es jau vienreiz teicu, ka viņš nav īpaši tāds, es vienkārši viņu izmantoju, tāpēc, ka man viņš ir. Bet labāk ir uz akvareļu papīra, ja to dara. Un, kas vēl, parastais zīmolītis jums arī iespējams būs vajadzīgs, lai varētu uzskicēt. Akvareļu papīrs, ūdenskrāsotiņa. Un ūdenskrāsotiņa atšķiras no akvareļa ar to, ka viņa ir tāda, ka viņa ūdens sevī labi uzsūc, un ar viņu, viņa var teikt, ir piepildīta ar ūdeni tādā atbilstošā veidā, un tad ar viņu labi strādāt, ir plūdināt. Un, ja jums interesē, varbūt kādas īpašas sotiņas jūs gribat, vai arī jūs nevarat saprast, kāds īstas zīmolīts vai jebkas, tad dodiet ziņu par jebko, es jums varu ielikt iekšā arī linku uz materiāliem, uz Amazon, ja jūs gribat pasūtīt no Anglijas Amazonas, tad es arī ieliku uz Anglijas Amazon linkus. Un arī lieciet iekšā, šeit postojiet, es ielikšu tā kā check-in, kuram apakšā jūs varat likt tos savus darbus, un pēc principa, ka es ielikšu pa solītiem, pa mazam solītiem, 3-5 minūšu garus tādus, varbūt ilgāks, nezinu, cik ilgi kurā reizē strādāšu tos, bet es domāju īsus tādus video, kurus katru dienu darot. Februārs beigsies ar to, ka mums būs ļoti skaistas sejas sazīmētas, un arī jums būs pārliecība, ka jūs varat, un ka jūs varat sākt krāsot un zīmēt un taisīt ļoti burvīgus portretus pašas. Un kas vēl? Un ja es neielieku to video, tad turpinām to iepriekšējo darīt, jo tas nekad nebeidz. Tā profesionalitāte arī ar to rodas, ka mēs visu laiku vienu to pašu atkārtojam. Vienu to pašu. Nevis es jau esmu zīmējis. Un arī piedalās visas, ne tikai tās, kas uzvelk savus spārnus kursā, bet arī tās, kuras ir rada savu dienu kursā. Te būs šie video un arī viss ir pieejams tepatās. Un arī gribu jums atgādināt, lai jūs dodiet ziņu, kā jums iet ar šo te materiālu ceļā uz brīvību, tās instrumentu komplekts, tas būtu vajag forši, ja jūs dotu ziņu, ka jūs viņu lietojat 22 lapas, pie kā darboties šajā te kursā. Tas šoreiz viss, gaidīšu šis jūsu darbiņus un tiekamies tad vai nu nākamajā dienā, vai kad es sataisīšu nākamo par to lodi. Tas būs nākamais darbs, ko mēs darīsim. Tikmēr zīmējam to, vienkārši trenējam savu aci, jo mēs vairāk varam sevi tajās skalās ielikt no sākuma šādi, pēc tam jūs varat sadalīt 5, 7, 9 vai pat vairākās daļās, lai varētu pēc iespējas vairāk izpludināt, lai atšķirtos iepriekšējā no tā skala, no tās
Ja, ka tā kā tas ir tas tagadējais šodienas darbs. Ja? Lai jums ir jauka diena un gaidīšu. Tā.